Tā labi atpūtusies, bet tik sarežģītos vārdos runā. Mentorings, jaunība un pieredze. Vienkāršāk pateikšu. Šajā pavasarī Latvijā tiek uzsākta mentoringa programma, kas mūsu kaimiņiem, lietuviešiem un zviedriem jau kādu laiku ir labi pazīstama. Tā ir sava veida atbalsta kampaņa jauniešiem. Seibanka ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas iesaistījis šajā kustībā savus darbiniekus, kā arī sniedz finansiālo atbalstu programmai. Martā iesaistītās puses, mentoru organizācijas pārstāvji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, kā arī potenciālie dalībnieki, tikās atklāšanas konferencē Rīgas ekonomikas augstskolā, lai stāstītu par mentoringa mērķiem un turpmākajiem plāniem. Programmas būtība ir atrast jauniešiem, kuriem pietrūkst ikdienas dzīvē padomdevēja, varbūt, ka viņiem ir problēmas ģimenē vai ģimenes vispār nav, atrast tādu kā draugu dzīvē, cilvēku, pie kura viņi varētu vērsties, tad, kad viņiem ir kāds jautājums, kas palīdzētu atrisināt viņa kaut kādas problēmas, norādīt ceļu, katrs savu vietu dzīvē. Mentors nav ne sociālais darbinieks vai kaut kāds tāds didaktisks mācītājs, skolotājs, bet tas ir drīzāk tiešām kā padomdevējs, kā draugs. Mentorings tā ir dalīšanās un mācīšanās vienam no otra. Tā ir vēlme piedalīties programmā, kas var likt tev pašam justies labāk, iepazīties, būt patstāvīgā kontaktā ar jauniem cilvēkiem. Tāpēc ir jābūt mazliet drosmīgam, lai iesaistītos. Mentoringa liederību novērtē arī Edijs Petersons. Viņš pārstāv organizāciju Dzīvesprieks, kas nodrošina jauniešiem nevienu sociālo rehabilitāciju, bet arī iespēju iegūt arodizglītību. Faktiski jau ieguvēji ir abas puses, jo tīri tajā cilvēciskajā līmenī viens no otra jau var iegūt, viens no otra var mācīties. Un ir ļoti labi, kad ir šī individuālā pieeja. Jo šāda veida jauniešiem, pusaudžiem ir ļoti nepieciešams, kad viņi var izrunāties, viņi tiek uzklausīti. Pašlaik vēl tikai tiek veidoti mentoru pāri. Lielākā daļa iesaistīto jauniešu nāk no sociālajām iestādēm bērnu namiem. Savukārt Aldis ir viens no drosminiekiem, kurš pieteicies būt par mentoru. Tas viss tiek pasniegts kā tā ļoti svarīgi un ļoti nopietni. Bet, ja to visu atmet, tad beigās tur jau ir saiknes starp diviem cilvēkiem, kur viens ir jaunāks, viens ir vecāks, bet abi divi ir vienlīdzīgi. Tad viņi savā starpā mēģina padarīt dzīvi labāk, gan vienam, gan otram. Darbā Aldis ir atbildīgais par bankomātu sistēmu visā Latvijā, taču brīvajā laikā viens no lielākajiem hobijiem ir motocikls. Vienlaicīgi arī lielisks transporta līdzeklis uz darbu siltākā laikā. Tā ir ļoti grūti spriest, ko var iegūt no manis, ja? Es nezinu, varbūt viņš būs tikpat foršs, cik es nezinu. Tur jau tā, pēc tam jāprasa tam otram cilvēkam, ja? Tos, ko es gribu iegūt, es domāju, mazliet jaunības. Pirmais, ko mēs abi darīsim, mēs ēdīsim, jo tas man patīk, es domāju, jebkuram jauneklim tas patīk. Mēs vienkārši iesim ēst, ja? Vajag forši. Visi mēs galā esam šausmīgi vienkārši un patiesi. Tur nevajag tagad sociāli, nelabvēlīgi ģimeni vai kaut kādu savādāk. Es negribētu domāt, ka tas būs viss tik krasi un tik kaut kā neiespējami. Bet kamēr Aldis vēl tikai gaida, kad satiks jaunieti, kuram būs mentors, mēs piedāvājām viņam uz pāris stundām iejusties šajā lomā un devāmies uz Purvciema amatskolu ciemos pie Baibas Belovas, kura agrāk bija viena no Dzīvesprieks organizācijas jauniešiem. Iepazīstoties ar Aldi, pirmais samulsums diezgan ātri jau ir aiz muguras, un kad viņš piedāvā meiteni pavizināt, izrādās, ka Baiba nevien nebaidās, bet pati savulaik sēdusies pie stūres šādam braucamajam. Arī Aldis ir pietiekami komunikabls. Nešķiet, ka viņam būtu grūti atrast kopīgu valodu un iesaistīt otru cilvēku sarunā. Vēlāk Baiba aicina mūs iekšā skolā, uz darbnīcu, kur notiek aktīva rosība. Viņi šeit mācās par apģērbu konstruēšanas un modelēšanas speciālisti. Tas nozīmē veidot apģērbu no pašiem pamatiem. Dzīvespriekā es mācījos 2 gadus. Mācījos par šuvēju. Tur, protams, bija forši, jo tur viss ir. Tev ne par ko nav jādomā. Jā. Uz gada beigām, protams, izdomāju, ka man kaut kur tālāk iet, pilnveidoties, kaut ko apgūt vairāk. Tad es izdomāju, ka nākšu šeit.
var uzsprost vēlreiz. Tur jau tā lieta, ka tur ir viss pasniegts uz paplāts, tu īsti nezini, tev viss tur padod, viss pasniedz, bet tad, kad tu esi ārpus turienes, tev pašam jāsāk ir domāt, kā tu izdzīvosi, ko tu tai dienā darīsi un tādā garā. Baiba kopā ar skolas biedrinēm parāda mums pašu darināto tērpu kolekciju, ar kuru Purvciema amatu skola šomēnes piedalījās starptautiskajā izstādē Intertekstila Baltikum Ķīpsalā. Šie greznie svārki ir Baibas roku darbs. Arī viņa piedalīsies mentoru programmā. Aldis gan nebūs viņas mentors. Iespējams, šo lomu uzņemsies Baibas bijusī šūšanas skolotāja no dzīvesprieka laikiem. Taču meitene piekrīt, ka būtu interesanti šādā veidā satikt arī jaunus cilvēkus un piebilst, ka jauniešiem, kuri piedalīsies, svarīgākais būt patiesiem un dabiskiem. Tā ir laba iespēja vienreiz dzīvē būt kā baltai papīra lapai. Tu vari izlemt, ko stāstīt par sevi savam mentoram un ko vēlies paturēt pie sevis. Tas ir labs veids, kā vienā brīdī sākt visu no jauna un vienlaicīgi iepazīt otru cilvēku. Protams, mūs tur seminārā brīdināja, ka tur psiholoģiski grūti, tur 2 soli uz priekšu, 3 atpakaļ un tā tālāk, jā, bet es domāju, viss atkarīgs no konkrētās situācijas, un tas iegūms ir tajā, ka katrs ir savādāks. Un, ja reiz es te tāds stāvu, un ar maniem kāds ir gatavs runāt, tā tad es esmu derīgs, kaut vai mazai sarunai. Un tas, kas no tā visa sanāks, to jau mēs redzēsim pēc tam.